tu ikdienā vai ne, ja tu vēlies, lai tavs bērns kaut ko dara, sekot līdz tavām norādēm, tu izmanto valodu. Un līdz ar to valodu mēs varam izmantot ļoti plašā spektrā, lai panāktu to, ka bērnam, piemēram, samazinās uzvedības grūtības, lai bērns tās būtu vairāk paklausīgs. Un ir atšķirības starp paklausīgs un pakļāvīgs. Tad paklausīgs bērns ir tas, ko mēs vēlamies, viņš ar mums sadarbojas. Pakļāvīgs bērns ir tas, ka viņš dara visu, ko mēs gribam. Un tur ir atšķirība. Tad mēs vēlamies, lai bērns būtu paklausīgs, bet mēs nevēlamies, lai bērns ir pakļāvīgs. Tieši tāpatās mēs varam mazināt arī dažādas uzvedības grūtības, piemēram, agresiju, melošanu un tam līdzīgas lietas. Jā, un tas, ko es stāstīšu, šis attiecās uz jebkura vecuma bērniem, gan kā maziņiem bērniņiem, tieši tāpatās arī skolniekiem un pusauģiem, un tieši tāpatās arī mums ir pieaugušiem, bet mēs pieaugušie, protams, spējam arī racionāli spriest un varbūt nepievēršam tik lielu uzmanību tam, kā viens ar otru komunicē. Priekš bērniem tas ir akūti svarīgi.